Esiet sveicināti Brīvvalsts TV ziņās. Šajā raidījumā skatieties. Viedā reindustrializācija caur digitālo transformāciju uz zaļo pāreju. Kā jums patiks šis politiķa kalambūrs? Homeopāts Edgars Mednis sarunā ar savu kolēģi Inesi Jokstu noskaidros, kāpēc ārsti nestāst mums patiesību. Ko Vairavīķa Freiberga dara startautiskajā Covid komisijā? Gleznotājs Klaus Veinbachs turpina radīt gan skaistas bildes, gan zīmīgas pasakas. Mūsu studijas viesis šoreiz mācītājs Valters Korālis. Jūti? Tagad mēs radām. Šādu ziņu saņēmām no anonīma avota nedēļas sākumā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Krimināla policijas biroja sevišķi smagu un sēriju veida organizētās noziedzības apkarošanas nodaļas priekšnieks pulkveža leitenants Jānis Zauvers šā gada martā uz 3 dienām aizturēts netālu no Pērnavas. Kopā ar 30 000 kontrabandas cigarešu, kuras Zauvers veda savā dienesta automobīlī, viņa nogādāja Igaunijas muitas iecirknī. Saņemtā informācija liecina, ka Zauvers valsts policijā izveidojis banditisku grupējumu, kurš nodarbojas ar kontrabandas cigarešu ieviešanu jau gandrīz 5 gadus. Brīvvalsts televīzija nolēma pārliecināties, vai tā tiešām ir patiesība. Igaunijas valsts policija mūsu igauņu kolēģim, žurnālistam Hando Tonumā atbildēja, ka Jānis Zauvers esot aizturēts Igaunijā no 29. līdz 30. martam. Pārkāpumu Igaunijas policija nekomentēja. Jānis Zauvers ir šķietams paraugu policists, ticis gan prēmēts, gan apbalvots. Un ko par to domā Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Ģirģenis? Bieži esam minējuši jēdzienu lielais resets. Tā ir Pasaules ekonomiskā fóruma izstrādāta ideoloģija, kā restartēt planētu līdz 2030. gadam. Lai to varētu paveikt, nepieciešama šoka terapija un pilnīga sabiedrības transformācija. Plānos ir gan strauja ražošanas un patēriņa samazināšana, gan cilvēku dresūra un digitālā kontrole. Zaļā enerģija, klimata pārmaiņas un Covid šovs ir tikai lielā plāna sastāvdaļas. Vēl gaidāma visu procesu un cilvēku maksimāla digitalizācija. Tas ir transhumānisms visai neslēptā formā, kura īstenošanai plānota arī intensīva 5G tīklojuma izvietošana. Tālākais plāns paredz arī privāta īpašuma likvidāciju. Davosas fóruma reklāmas rullīša galvenais punkts – jums nekas nepieder, bet jūs būsiet laimīgi. Viss šobrīd notiekošais ir globālistu kliķes centieni šo plānu īstenot. Tam nepieciešams gan planetārs lockdowns, gan demokrātijas demontāža, jo pretējā gadījumā lielākā daļa cilvēku nekad nepiekristu tādam scenārijam. Bet Covid šovs un iebaidīta sabiedrība ir zelta atslēdziņa visu šo plānu realizācijai. Lielo resetu mēdz dēvēt arī par 4. industriālo revolūciju, kas norisinās ar lozungu Build Back Better. Šo saukli var sastapt daudzu ārvalstu politiķu runās, un jaunā realitāte tiek reklamēta pavisam atklāti. Build back better. To build back better. And build back better than before. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Šos plānus dar zināt tikai tik tālu, lai attaptos no automātisma un upurpozīcijas, un tā vietā pārietu uz apzinātu un atbildīgu rīcību. Kādi ir mūsu plāni? Kādu Latviju mēs gribam pēc 5, 10, 50 gadiem? Sūtiet mums video ar savu sapni par Latviju uz e-pastu, un nākamajos raidījumos mēs popularizēsim labāk tos. Kā lielā reseta plāns izskatās vietējā mērogā? Pie mums režīms cenšas šo ideoloģiju latviskot. Vispirms Davosas kliķes idejas latviešiem saprotamā mēlē centās ielauzīt premjers Kariņš. Savā 11. marta ziņojumā Saeimai viņš definēja tautai skaidru mērķi – viedo reindustrializāciju.
Mērķis ir celt labklājību, balstoties uz nacionālo industrializācijas politiku. Tāpēc izvirzu skaidru mērķi – viedo reindustrializāciju. Mums jābūt gudriem un visiem kopā uz to jāiet, teica Kariņš. Savukārt 19. martā Vides un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs savā uzrunā Eiropas komisijas digitālajā dienā latviskā mērcē formulēja arī pārējās reseta sastāvdaļas – transhumānismu un karu pret klimatu. Ja pirms daudziem gadiem tas izskatījās pēc neparastas kombinācijas, tad šobrīd tas ir veiksmīgākais risinājums, kas iemieso mūsu centienu būtību, izmantojot digitālo transformāciju, virzieties uz zaļo pāreju, komentēja amatpersona. Tādā veidā abi ministri noformulējuši latvisko reseta versiju. Un tas skan šādi. Viedā reindustrializācija caur digitālo transformāciju uz zaļo pāreju. Droši vien pats galvenais reseta ideologs Klaus Švābs nespētu to pateikt labāk. Vai jūs sapratāt? Tas ir cits jautājums. Varat pajautāt ministriem, lai paskaidro cilvēku valodām. Bet tas vēl nav viss. Pirms neilga laika parādījās arī bijušā finanšu ministra Andra Vilka apcere par to, ka valsts parāds šogad var sasniegt 15 miljardus, un tā ir puse no IKP. Viens no risinājumiem varētu būt nodokļu celšana. Zinot to, ka līdz 2030. gadam jau paredzēta gan Eiropas Savienības dotāciju samazināšana Latvijai, gan straujā īpašumu kadastrālās vērtības kāpināšana, arī šī ideja par vēl lielākiem nodokļiem jau tā nabadzīgajai iedzīvotāju daļai nozīmē tikai vienu. Līdz 2030. gadam mums patiesi var nepiederēt nekas, un mēs būsim laimīgi. Tāds ir viņu lielais plāns, kas tiek īstenots soli pa solim. Tāpēc ir tik svarīgi laikus reaģēt un saprast, šī vara atrodas tikai tāpēc, lai kalpotu globālistu plāniem. Rakstnieks un zinātnieks Jānis Kalns ir psihoneirologs, kurš specializējies dvēseles izzināšanā un cilvēku vadības programmās. Brīvvalsts televīzijai Jānis stāstīs arī par to, kam patiesībā paredzētas jaunās Covid vakcīnas. Mēs esam dzirdējuši visi tādu vārdu diezgan daudz kā placebo, jā? Bet mazāk esam dzirdējuši otru vārdu – nocebo. Abi šie vārdi ir saistīti ar programmēšanas jēdzienu, kad būtībā cilvēku kaut kādā ziņā piemāna. Viņam varbūt iedod destilētu ūdeni izdzert, bet viņam saka, ka ļoti efektīgas zāles tās ir, un cilvēks izveseļojas. Un viņam liekas, ka viņš no tām zālēm, bet patiesībā viņš ir programmēts izveseļoties. Jā, tātad to var darīt kāds no malas cilvēks, veikt šo programmēšanu, bet to var darīt pats cilvēks, nodarboties ar pašprogrammēšanos. Lūk, tad nocebo efekts ir pretējs, kad cilvēkā ieprogrammē slimību. Tagad padomāsim, ar ko tad nodarbojās pēdējā laikā, jau vairāk kā gadu, visas pasaules, mūs vairāk skar Latviju, tātad Latvijas masu informācijas līdzekļi. Būtībā viņi nodarbojās ar šī nocebo efekta radīšanu. Viņi runā par vīrusu, par tā izpausmēm, dažādām, ja kā tas atspoguļojas cilvēka slimības, teiksim, dažādās izpausmēs. Būtībā viņi programmē šo vīrusu. Šobrīd mūsos tiek aktivizēti šie vīrusi. Tie cilvēki, kas nezin, viņi klausās, viņi sāk ticēt, ka tas viss tā var notikt. Un būtībā viņi piedalās šī afērā. Tātad, lai nesaslimtu ar Covid vīrusu, nevajag ticēt, nevajag ļauties šai programmēšanai. Un vīrus jūs neskars. Bīstams nav vīrus. To jau arī vairums cilvēki ir sapratuši. Bīstama ir vakcīna. Tad vakcīna ir saistīta ar cilvēka darbību ietekmēšanu. Ierosmi var dot ne tikai cilvēkam,
cits cilvēks. Šādu ierosmi var dot arī caur elektroniskām sistēmām, kad cilvēki būs sev lielākie ienaidnieki, kad vienu cilvēku var vērst pret citu cilvēku, būtībā pilnībā manipulēt ar cilvēka prātu, veicot šādu elektronisku virsvadību. Vakcinēties šī iemesla dēļ ir ļoti, ļoti bīstami. Nebaidieties vīrusa, baidieties vakcīnu. Homeopāts dakteris Edgars Mednis sarunāsies ar medicīnas zinātņu doktori Inesi Jokstu par to, kāpēc ārsti nestāsta patiesību, apspriedīs nākotnes iespējas ārstēties tiem, kas šodien nevēlas vakcinēties, kā arī runās par citām interesantām tēmām. Kas notiek ar ārstiem? Kāpēc ārsti nerunā par šo problēmu? Kāpēc viņi nevēlās izteikties? Jo ir daudzi ārsti, gudri ārsti, kas saprot situāciju, bet viņi kaut kādu iemeslu dēļ klusē. Zini, es domāju, ka viņi ir viena daļa ir ļoti arī noguruši no visa. Viņiem ir, nezinu, ja man caurām dienām būtu skafandrā jāstrādā, ja, un pamperī, un no rīta līdz vakaram un bez gaisa telpā, es nezinu, cik mēs būtu vairs spējīgi arī daudz parunāt. Ja cilvēks ir noguris, viņam iestājas zinām mērā vienaldzība pret visu. Faktiski es domāju, ka ja tas dakteris ir ļoti piekusis un noguris, no viņa to prasīt nevar, jo tas ir atkal viņš piesaka cīņu sistēmai. Ja viņš piesaka cīņu sistēmai, tad tādā gadījumā bieži vien ir arī pēc tam dažādas sekas. Un arī nekurš katrs to var izturēt. Tad faktiski mēs runājam par cilvēku spēju domāt un par viņa uztverīgumu. Par to, cik viņš ir spējīgs uztvert apkārtējo pasauli, cik viņš ir spējīgs uztvert šīs zemes un pasaules kursu. Mēs dzīvojam 3D matricā, kur ir diezgan izteikta dualitāte. Ir daudz lietas, piemēram, ko tu pat nevari normāli tu pat nevari pateikt, kāpēc tas notiek tā, kā tas notiek. Kādreiz liekas tik ļoti neloģisks daudzas lietas ir. Un ir tā, ka patreiz ir tā, ka tā zeme, viņa iet teiksim, uz 5D matricu, un daļa cilvēku, kuriem tās vibrācijas ir pietiekoši augstas, viņi iet līdzi zemei. Bet kuri paliek 3D matricā, viņi tāpat nesapratīs. Un es zinu to, ka ļoti daudzreiz ir runāts, un mēs runājam citreiz arī par šīm te lietām, un vai tiešām tu nesaproti, kad nav tas pārbaudīts, vai tev to vajag. Jā, bet es nevarēšu ceļot. Tā ir galvenā atbilde. Ja jāizvēlās ir starp būt vai nebūt, vai ne, un ceļošanu, varbūt tad jā, vai veselību. Tas ir ļoti ātri nodzīvot, ļoti ātri paceļot un ļoti ātri aiziet, vai ne? Ja paspēs. Un vai tu vari pateikt, kādu tu redzi šo optimistisko scenāriju, kā attīstīsies medicīna Latvijā un pasaulē? Priekš manis optimistiskais scenārijs būtu tāds, ka, piemēram, tiem cilvēkiem, kuri izdomās, ka viņi vakcinēsies, vajag viņiem arī atļaut to, jo viņi pieauguši cilvēki, viņi paši izlemj. Galu galā internetā var atrast visdažādāko informāciju. Ja viņus tas neinteresē, tā ir tālāk viņu darīšana. Mēs visi esam pieaugušie cilvēki. Bet es domāju, ka tie cilvēki, kuriem tās vibrācijas ir augstākas, man liekas, ka tie izveidos kaut ko savu. Un tas man ļoti, ļoti iepriecina. Un kas tas varētu būt, ko viņi izveidos? Viņi izveidos tā, tad viņiem būs pašiem sava palīdzība, medicīniskā palīdzība, viņiem būs varbūt arī savas saimniecības. Galu galā, gan jau tiksim galu galā, nebūs tik traki. Arī šajā laikā cilvēkiem nepieciešami dažādi medicīniskie pakalpojumi. Brīvvalsts TV saņem ziņas no pacientu tuviniekiem par to, ka plānoto operāciju vai recepšu medikamentus ārsti sola tikai apmaiņā pret Covid šprici. Cik likumīga ir šāda prakse un kā cilvēkiem rīkoties, saskaroties ar medicīnas personāla šantāžu, skaidro Kristīna Duņeca. Dargie skatītāji, mēs atrodamies pie Latvijā lielākā stacionāra Gaļezars. Pajautāsim šeit sastaptajiem cilvēkiem, vai viņi ir saskārušies ar Covid šantāžu. Nē, es nekad saskāries, bet es esmu potēts. Kā jūs jūtaties? Kā ikad poti ielaiž. Es esmu sapotējusies. Un kāpēc jūs sapotējāties? Vienu reizi, vēl otra reize jāportē. Un kāpēc jūs izvēlējāties vakcinēties?
Nu, tāpat slimības staigā riņķi un apkārt. Un kaut kur jābrauc, kaut kur jāiet. Vai bija tā, ka ģimenes ārsts jums rekomendēja un teica, ka, ja nevakcinēsieties, kādi citi pakalpojumi nebūs pieejami? Tikai no pašas gribas. Нет, никто ничего не говорил. Прививаться вам заставляли? Нет, не заставляли. Lai gan klātienē mēs nesastapām nevienu, kurš varētu liecināt par vakcīnu šantāžas praksi, Brīvvalsts televīzijā saņemtas ziņas no vairākiem skatītājiem, kuri atklāja, ka viņiem vai tuviniekiem tiek doti mājieni par plānoto operāciju, ārstu konsultāciju un pat recepšu medikamentu nepieejamību, ja nebūs injicēta Covid vakcīna. Mamma ir 71 gads, un mamma bija aizgājusi pie doktoras vizītē. Un doktori jautāja, vai mamma vēlās vakcinēties, uz ko mamma atbildēja, ka nē. Un tad doktori vienkārši viennozīmīgi pateica, ka padomājiet labi. Tā kā pakratīja ar pirkstu. Mammai bija salicies kopā vienkārši visas šīs informācijas, ja, šī agresīvā propaganda ziņās, kas notiek par to, kad, kā varētu viss būt un cik ir slikti nevakcinēties un visa šī reklāmas kampaņa, kas notiek. Un viņai tas viss bija salicies kopā tā, ka ja viņa nevakcinēsies, tad drīz vien vairs nevarēs dabūt recepšu zālītes, nerakstīs vairs recepšu zāles, un arī, ka pēc tam tā vakcīna būs pa maksu. Un lūk, būtībā šo te baiļu vadīta, viņa piekrita vakcinēties. Veselības inspekcijā Brīvvalsts televīzijai norāda, ka vakcinācija ir brīvprātīga un pacientam ir tiesības atteikties no tās. Ārsts šādā gadījumā nedrīkstētu atteikties no pakalpojumu sniegšanas. Arī Nacionālajā veselības dienestā uzsver, valsts apmaksātie pakalpojumi iedzīvotājiem pienāks neatkarīgi no viņu vakcinācijas statusa. Ārstējošais ārsts var rekomendēt vakcināciju, bet arī pacients kopīgi izrunājot argumentus, kāpēc jā vai nē, var atteikties no vakcinācijas, teiksim, parakstoties, ka viņš uzskata, ka viņš ir pārliecināts, ka viņam viņa nav nepieciešama, bet tas nevar būt iemesls atteikt pakalpojumu. Ģimenes ārsts vai kāds ārsts ar varu uzspiež vakcinēties, vairāk tā kā saskatu kā agresīvu komercpraksi, kad cilvēkam konkrēti uzspiež pakalpojumu vai kaut kādu produktu, kuru viņš īsti nevēlas. Es ieteiktu šādos gadījumos vērsties ar iesniegumu Veselības inspekcijā, jo viņu kompetencēs tas ietilpst. Protams, ieteiktu arī vākt visa veida pierādījumus ar telefoniem, teiksim, filmējot vai sarunas ierakstot, kas varētu vēlāk kalpot kā pierādījums. Protams, kad likums ir pacienta pusē un ārstniecības personām ir jāievēro arī normatīvos aktos minētais un nekādā gadījumā iekšēji ārstniecības iestādes noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar ārējiem noteikumiem. Jāpiebilst, ka ārsti ir materiāli ieinteresēti pacientu vakcinēšanā. Par katru Covid vakcinēto ģimenes ārsts saņem 9 eiro piemaksu, apstiprina Nacionālajā veselības dienestā. Kristīna Duņets, Silvestrs Sīls, Brīvvalsts TV. Būsiet jau pamanījuši, ka par studijas viesi aicinam cilvēkus, kas domā ārpus oficiālo mēdīju uzliktajiem standartiem. Viņi ir atbildīgi, drosmīgi un ārpus rāmjiem domājoši cilvēki. Tāds ir mūsu viesis, mācītājs Valters Korālis. Labvakar, Valter! Labvakar! Daudz ir jau pamanījuši Covid šova līdzību ar reliģiskajiem kultiem. Kāds ir tavs domas šajā jautājumā? Teiksim, zaļās pases, kas ir būtisks varas ietekmes instruments, ja? Man nāk prātā, ka baznīcā cilvēki zina, ka ir baznīcas pases, starp citu. Piemēram, Valmieras draudzē jūs aizbraucat, ja, tagad viņas ir elektronizētas un tā, bet ir tā saucamā baznīcas pase, kur tu vienreiz gadā, to daudz nezina, atzīmē, ka tu esi bijis pie svētā vakarēdiena, pie tādas garīgās vakcinācijas. Un tu esi samaksājis nodokli par gadu. Un šīs zaļās pases ideja patiesībā balstās diezgan senā 19. gadsimtā jau izveidojušās tādā Latvijas metrikas grāmatu stilā, jo katrs cilvēks bija uzskaitīts draudzē, katrs nomirušais, katrs piedzimstošais, pa viņu bija lieta, pa viņu bija zinām lieta.
Mēs no baznīcas nevaram īsti no tādas ticības iestrādēm aiziet, jo tās ir tādas universālas, kas ir izplūdušas un iestrādājušies ar gadu desmitiem vai gadu simtiem visā sabiedrībā. Viņas pieņemam automātiski. Un šī zaļo pasu ideja, piemēram, viena no tādām. Kā cilvēkiem mainījušies ieradumi, viņu dzīves uztvere, ikdienas gaitas? Man ļoti patīkami pārsteidz Krievu izdomu. Es arī krieviski strādāju. Un Krievi ierodās uz bērēm un ar kroņiem tā izklaides drusku pastaigājās pa kapiem. Tad, kad tā policija ir aizbraukusi, tad viņi, protams, sapulcējās kopā. Krieviem aizliegt pulcēties etnopsiholoģiski. Viņi ir cilvēki ar sāģus, ar kopības garu. Ja? Latviešiem mēs tādi viensētnieki, mēs esam ar mieru stāvēt 12 metrus viens no otra, bet Krievs to nespēja, viņš nav tam radīts. Ja? Un viņi tad noliek uz sārdzi šos cilvēkus, un tad atkal sanāk kopā un atkal turpinām, tur kaut kādi 40 cilvēki. Ja? Tas ir ļoti interesanti pavērot šo te fenomenu. Nu jau tas vairs tā nav, un policija paliek mazliet arī tāda iecietīgāk bērēs, bet sākumā šis tāds policijisks valsts tāds pazīmes kapos bija ļoti novērojams. Es domāju, ka nevakcinētiem cilvēkiem nāksies tuvākā laikā domāt par savu asociāciju vai kaut kādu interešu aizstāvības tādu klubu, kurā es arī labprāt darbotos. Kas piedalījušies eksperimentos medicīnā, tie to zina, ka ir vismaz 3 grupu cilvēki. Pirmais, kam dod īstās zāles, sauksim šoreiz par vakcīnām, ja? Otriem dod kaut kādu ūdeni, šajā gadījumā iepotē kaut kādu salsūdeni, un tas ir placebo. Un trešais ir, ka dažus nepotē vai nedod zāles vispār un skatās, kā viņi uzvedās. Un tie, kas netiek potēti, viņiem vajadzētu būt pašcieņai pateikt, ka mēs piedalāmies eksperimentā. Mēs, mīļā valdība, piedalāmies eksperimentā kā trešā no šīm šķirām. Un vērojot, kā mēs dzimstam, kā mēs mirstam, cilvēki šobrīd ir ļoti nogaidoši. Viņi domā, ka nākamajā gadā mēs beidzot varēsim pulcēties, jo visur tā runā, ka tad, kad mēs savakcinēsimies, tad mēs beidzot varēsim pulcēties. Un es šiem cilvēkiem saku, beidzot, neticat varbūt lietām, kuras nav nemaz tik drošas. Jo citā intervijā tas vai cits politikas vadītājs saka, ka tā nebūs, ka tik un tā tur mēs jau zinām saglabāsies riski un visi šitie te. Un es viņiem saku, nav nekā labāk par šodienu, nav nekā labāk par šo gadu, šo nedēļu, kurā, ja tu esi kaut ko nolēmis darīt, tad dari. Paldies. Paldies. Šajā laikā ir īpaši svarīgi atrast savus vērtību orientierus un cilvēkus, ar kuriem kopā justies labi. Mēs paužam to, ko oficiālie mēdīji noklusē. Izskatās, ka tas kādam ne īpaši patīk. Esam sajutuši, ka Facebook sācis darbības, kuru rezultātā Brīvvalsts televīzijas ziņu plūsma sasniedz iespējamo auditoriju ne par visiem 100%. Brīvvalsts televīzijas spēks ir brīvība no jebkādām politiski-ekonomiskām interesēm. Un mūsu komanda strādā idejas vārdā, balstoties uz entuziasmu. Ja arī tevī rezonē tas, ko dara Brīvvalsts televīzija, aicinām mūs atbalstīt ziedojot. Jebkura naudas summa, ko vari atvēlēt, ir liels ieguldījums un pateicības vērta. Spied uz saiti augšā un atbalsti. Sadarbosimies un izgaismosim patiesību kopā. Ziņu turpinājumā stāstīsim par starptautiskās Covid komisijas izstrādāto stratēģiju cīņai ar vīrusu un šīs komisijas sastāvu, kas izrādījies nemazāk interesants par pašu stratēģiju. Ko šādas komisijas sastāvā dara, piemēram, Vaira Vīķe Freiberga? Pasaules valstu valdības šobrīd gluži vai sacenšas atjautībā un atraktivitātē, kura būs tā valsts, kuras politiķi izpelnīsies savu priekšnieku uzslavas par veiksmīgāko Covid šovu plāna realizāciju. Piemēram, Lietuva izceļas ar motivējošu piedāvājumu piešķirt 1 brīvu darba dienu visiem, kas ir vakcinējušies. Valdība apspriež arī nākamās privilēģijas paklausīgajiem.
Lietuvas premjere Ingrīda Šimonīte ierosinājusi, ka cilvēkam, kurš nesen veicis testu, būtu jādod iespēja paēst vakariņas kādā restorānā. Sanāk tāda kā Maslovas piramīdas zemākā līmeņa pieeja. Tā kā valstī citu atrisināmo jautājumu šobrīd laikam nav un visa uzmanība pievērsta epidemioloģiskai situācijai, Lietuvas valdība to izmanto, lai sasniegtu arī citus Briseles noteiktos mērķus. Lietuvas Satversmes 35. pants nosaka, ka tikai pilsoņiem tiek garantētas tiesības brīvi apvienoties kopienās, politiskajās partijās vai biedrībās. Taču premjerministres Šimonītes valdība liec muguru Eiropas pavēļu priekšā, apstiprinot, ka politiskās partijas varēs izveidot arī ārvalstnieki. Jā, izskatās, ka valsts satversmes neievērošanas ziņā mums ir sabiedrotie. Plandēmijas arhitekti visu plānoja rūpīgi un ilgtermiņā. Kamēr lielākā daļa cilvēku vēl tikai sāk saprast visu notiekošo, viņu plānos jau ir nākamās Covid-šova fāzes, kas nemaz netiek slēptas. Visiem zināmais doktors Fauci jau 2017. gadā atklāti paziņoja, ka dažu gadu laikā pasauli sagaida pārsteigums epidēmijas formā. There will be a surprise outbreak. Ievērojot, ka esmu savā jomā darbojies jau krietnu laiku un man bijusi iespēja un priekšrocība strādāt 5 prezidenta administrācijās, domāju izmantot to šodienas tēmā, un tā ir gatavība pandēmijai. Ir kāds vēstījums, ko gribētu jums šodien atklāt, balstoties uz savu pieredzi, un jūs to redzēsiet pēc brīža. Nav šaubu, ka nākamā prezidenta administrācija saskarsies ar problēmu infekcijas slimību jomā attiecībā uz jau esošām slimībām, kas rada pamatīgu slodzi. Taču būs arī pārsteigums epidēmijas uzliesmojuma formā. Es ceru, ka manas īsās prezentācijas laikā jūs sapratīsiet, kāpēc vēsture manas 32 gadu ilgās karjeras laikā liecina, ka šī administrācija nešaubīgi saskarsies ar tām pašām problēmām, kādas bija arī iepriekšējām. 2017. gadā tika izstrādāts arī SPARS pandēmijas scenārijs, kas latviski tulkojot būtu Svētā Pāvila akūtā elpceļu sindroma pandēmijas scenārijs. Nosaukums radies no tā, ka pirmie saslimušie bijuši no Svētā Pāvila draudzes locekļu vidus. Kaut arī formāli scenārijs risinās mazliet tālākā nākotnē, palasot šo dokumentu, var secināt, ka tur aprakstītais notiek paralēli tam, ko simulēja Event 201 2019. gada nogalē. Scenārijs visai precīzi atbilst notikumiem pasaulē šobrīd. Abus scenārijus izstrādāja tā pati Džona Hopkinsa universitāte. Taču starp scenārijiem ir arī būtiska atšķirība. SPARS pandēmijas scenārijā ietverts kas tāds, kā nebija Event 201, proti aprakstīts, ka pēc masveida vakcinācijas pret vīrusu cilvēkiem aptuveni gada laikā radīsies smagas veselības problēmas. Īpaši tās skars smadzenes, un tieši tas kļūs par vēl vienas epidēmijas cēloni. Tiek atklāti pavēstīts, ka tieši vakcīnu ilgtermiņa blaknes ir problēmu iemesls. Tiks vainoti politiķi, bet farma atkal metīsies glābt saslimušos ar vēl lielāku zāļu daudzumu. Valdības nomainīs ierēģņus, bet rezultātā īstie krīzes autori iegūs ar vien lielāku kontroli. Detalizēti aprakstītas metodes cīņā ar vēl atlikušo vakcīnu un farmas opozīciju, stāsti par bijušajiem antivakseriem, cenzūra un vispārējais jau zināmais arsenāls. Paradoksāli, bet tieši par šādu scenāriju visu laiku mūs brīdina vakcīnu skeptiķi, ārsti un zinātnes cilvēki, sakot, ka vakcīnu kaitējums ilgtermiņā būs nesalīdzināmi lielāks par iedomātā vīrusa nodarīto.
Tā ir daudzos posmos un gadiem uz priekšu apzināti plānota sabiedrības veselības krīze. Scenārijs ir atklāti pieejams un izlasāms ikvienam. Iesakām to izdarīt, jo tikai informēti cilvēki var šo plānu apturēt. Tikai zinot diagnozi, var sākt dziedināšanu. Nesen atklātībā parādījās vēl kāds ļoti nozīmīgs dokuments. Tas ir žurnāla Lancet organizētās starptautiskās Covid komisijas izstrādātā jaunā stratēģija cīņai ar vīrusu. Dokumentam ir tikai 4 lapuses, bet tajā pateiktas svarīgas lietas, kuras ļoti apbēdinās visus tos, kuri bija noticējuši varas apmaksāto mēdīju propagandai par to, ka vakcinētie jebkādā veidā būs labākā situācijā par citiem. Jaunā stratēģija saucas Maximum Suppression, jeb maksimāla apspiešana, un tās autori skaidri paziņo visas cerības par to, ka līdzšinējie aizliegumi varētu tikt atcelti, ir veltīgas. Nepalīdzēs arī masveida vakcinācija. Tagad pasaulē tiek demonstrēta Covid šova nākamā fāze, kurā uz skatuves uznāk jaunie vīrusa varianti, kuri apdraud visu līdzšinējo mēru efektivitāti un pat vakcīnas pret tiem nebūs efektīvas. Tāpēc nepieciešams saglabāt visus iepriekšējos aizliegumus. Vakcīnas ir nevis risinājums, bet tikai elements kopējā paketē. Turklāt paredzēts nākamais kontroles mehānisms – ģenētiskā materiāla uzraudzība. Tas nozīmē, ka masveida testēšanai un jauno vīrusa mutantu meklēšanai jānotiek vēl intensīvāk. Krīzes arhitekti grib sev nodrošināt tiesības ievākt cilvēku ģenētiskos datus, lai tos pēc tam izmantotu saviem nolūkiem, kas it nemaz vairs nav saistīti ar veselību. Jau kopš 2019. gada beigām Latvijā klusiņām strādā Ķīnas biotehnoloģija milža BGI filiāle, kas nodarbojas ar genomu sekvencēšanu. Ķīna izstrādā arī totālas novērošanas sistēmas, ar kuru palīdzību tiek diskriminēti vietējie etnosi, kur paliek viss savāktais ģenētiskais materiāls no miljoniem testu visā pasaulē un arī Latvijā. Šī atklāti paustā stratēģija atkal skaidri parāda, plandēmiju apturēt varam tikai mēs paši, izvirzot paši savus noteikumus. Bet kas tad darbojas Covid komisijā? Kas ir šīs stratēģijas autori? Tas daudziem var būt pārsteigums. Kas ir starptautiskā Covid komisija? Kas izstrādā turpmākās rīcības plānu visai planētai? Kā bija jūtams visu šo laiku, ir kāds spēks, kam ar retiem izņēmumiem pakļaujas praktiski visu valstu valdības un politiķi. Viņi visur realizē to pašu graujošo sociālo un ekonomisko politiku atbilstoši reseta plānam. Arī minētā dokumenta izstrādē piedalījušies konkrēti cilvēki, un viņu biogrāfijas ir atklāti pieejamas. Ja šo cilvēku lēmumi un ieteikumi ir pamatā tik grandioziem globāliem notikumiem, kā plašie aizliegumi, vakcinācija un veselu kontinentu slēgšana, noteikti ir vērts viņus aplūkot tuvāk, vai ne? Sarakstā redzami 28 komisāri. Vai tie ir ārsti, virusologi vai kādi citi ar medicīnu saistīti cilvēki? Tikai dažiem šeit ir formāla izglītība medicīnā, bet viņi nav praktizējoši ārsti. Visi šie cilvēki ir dažādu starptautisku organizāciju vadītāji, kam ar medicīnu nav nekāda sakara. Starp tiem ir gan ekonomikas un psiholoģijas profesori, gan starptautiskā valūtas fonda ierēdņi. Šeit ir cilvēki no organizācijām, kas atklāti strādā, lai reseta mērķi līdz 2030. gadam tiktu sasniegti. Sarakstā ir pat Rokfeleru fonda prezidents, un jūs te atradīsiet arī Vairu Vīķi Freibergu. Jā, arī Latvijas bijusī prezidente atrodamas starp afēras plānotājiem kā viena no Nizamī Ganjavi starptautiskā centra priekšsēdēm. Grūti iedomāties, kas vēl varētu atvērt cilvēkiem acis uz pasaulē notiekošo labāk par šo sarakstu. Tajā atrodamas visas svarīgākās globālistu institūcijas un to pārstāvi. Domājat, ka mūsu bijusī prezidente ir viena saules māmuliņa un folkloras pētniece?
Viņas patieso lomu resetā jūs tagad redzat paši. Aicināt vakcinēties, zinot globālo reseta plānu, to spēj tikai ļoti cīniski politiķi. Britu zemē mazumtirgotāji apvienojušies ar bāru un restorānu nozari cīņā pret Covid statusa certifikātiem, ko tur vēlas uzspiest valdošais režīms. Šis plāns sastopas ar aizvien pieaugošu tirgotāju pretestību. Britu mazumtirgotāju konsorcijas, kurā ietilpst arī tādas lielās veikalu ķēdes kā Marks & Spencer, brīdina, ka dokumentu pārbaude pie veikalu durvīm nestrādās. Kaut arī statusa certifikāts var nostrādāt noteiktās sfērās, kā starptautiskā ceļošana, mūsu biedri ir pārliecināti, ka tas ir pilnīgi nederīgs mazumtirdzniecībā, saka konsorcija vadītāja Helēna Dikinsone. Kamēr Britu valdība mazliet palaidusi Covid šova grožus, ļaujot cilvēkiem apmeklēt bārus ārtelpās, tikmēr valdības plānos joprojām ir ieviest šādus certifikātus, kas apzīmētu cilvēkus ar mazu riska pakāpi, vakcinētos ar negatīvu testu vai izslimošanas rezultātā iegūtām antivielām. Taču pat Britu parlamentā šis jautājums izraisīja protestu vētru, un opozīcijas partijas atteikumu atbalstīt tik atklātas apartheida metodes. Varbūt arī Britānijā saprāts sāk gūt virsroku? Pēc daudzajām aktualitātēm atslodzē piedāvājam stāstu par kādu Āgenskalna mākslinieku. Ilzes Poles reportāža būs kā apliecinājums tam, ka skaistuma radīšana turpinās. Gleznotājs un tēlnieks Klāvs Veinbachs turpina gan radīt skaistus skatus, gan sacerēt pasakas. Mākslinieks tad, kad viņš izgatavo kādu labu mākslu, jā. Pārējā laikā viņš ir vienkārši cilvēks. Nē, man tā ielu gleznošana tur bieži vien pārunas vairāk kā gleznošana, bet beigās es uztaisu arī labas gleznas. Es ceru, ka man tā glezna izdosies, bet pagaidām es vienkārši aizgāju, brīvu roka roglīt, tur sāk zīmēties. Tautai par lielu sajūsmu, ka beidzot kaut kas jautrs notiek. Māja vidū uzsiedēs visi ceriņi, un tad es vairs neiešu ielās. Es mēģināšu sagleznot kārtījās skaistās ceriņu gleznas, no kurām laikam man tomēr nekas nepaliek. Ja kādi tādi bišķi žagaraināk, tad viņi man viena palika, tāpēc, ka viņš bija tāds neuzplaucis ceriņš. Viss tās smukākās man te nolasa, vai pat nopērk dažreiz. Jā. Es neesmu nekādā ziņā rakstnieks, jā, bet, pat gadījās, ka es netīšām uzrakstīju vienu pasaciņu, ko man brālis te skaisti sazīmē zīmējums. Pārdaugavas Ragana. Tur Ragana nolēma, ka kaut kas nav to Rīga kārtībā, ka vajag pārvērst visus pa zvēriem. Un viņi nolēma, lai parosās tie cilvēciņi vēl 39 gadus, un tad visi atkal paliks pa zvēriem, putniem un augiem. Un bez tam par Rīgu stāstīs tā. Skolotāji pārvērtās par pūcēm, kas plosa mazās pelītes. Policisti aizgāja mežā par vilkiem, trūcīgie bezbeļnieki, protams, par zaķiem. Ūdensvada darbinieki un citi zemes racēji palika par kurmjiem. Bet tālruņa darbinieki uzrāpās priedēs un sita ar knābi savas ziņu skaņas. Un tad, kad negrib neko jēdzīgi darīt, tad var uzspēlēt klavieres. Māksliniekiem ir jātaisa labas gleznas. Var sēdēt mājās, bēdīgi ģīmi, palikdams aizvien bēdīgāks, bet cilvēks paliek priecīgs tad, kad viņš kaut ko labu dara. Pēc patiesības augstam mēs visi, gan veci un jauni, gan latvieši un krievi, gan igauņi un lietuvieši. Brīvvalsts televīzija aicina atsaukties visus, kuri jūt aicinājumu palīdzēt patiesības izplatīšanā krievu un angļu valodā. Meklējam cilvēkus, kuri būtu gatavi ziedot savu laiku un prasmes, tulkojot Brīvvalsts televīzijas ziņu raidījumus
tādējādi palīdzot sasniegt pēc iespējas vairāk patiesības augstošo. Sūtiet pieteikumus uz mūsu e-pasta adresi ar norādi tulkošana. Paldies, mīļie skatītāji, par jūsu lielo mīlestību un neizsīkstošo atbalstu. Bet iedvesmai un līksmībai notikums Parīzes austrumu dzelzceļa stacijā. Uz tikšanos!